Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un tas 371 Battles ATA centrs. Vai mēs varam ienot troksni? Lieliski! Tas ir 8. fināls, 5. sezona. Paldies liels BetSafe! Ienot troksni BetSafe Sports! Ejo! 8. fināls. Uzvarētājs tiek tālāk, zaudētājs lido ārā. Reperi pa labi no manis, pasaki, kas tu esi? Kazimirs Sumināts, nenormāls wasabi, salāmi, fuja! Ok. Un reperi pa kreisi, pasaki, kas tu esi? Silrak, Skrunds šautauts Piekūnam, Kripto klubam un arī šautauts Skrundai. Let's go! Pirmais, kas sāka Kazimirs. Iedod maksimāli troksni šim battlam! Kad es teicu aizējam sūdā, tad es domāju, ka mēs arī aizējam sūdā, ja? Vai mēs varam ienot troksni šim battlam? Melo šeit, let's go! Jā. Aprovat. Tev vajag logopēdi, jo es tevi nevaru saprast. Tavu flow ir tik mierīgi, es paņēmu matrac. Jā, es atbraucu no Pierīgas, lai būtu tavs kaprats. Kamēr atvilkies no Skrundas, lai man varētu papist. Tu esi puika, kas speciāli ziepes nometa cietumā. Puika, kas zemenes kādreiz lasīja Anglijā. Kāls ienāc repa spēlē, kontrolieri neieslēgtu. Ar savu maigo balsu rajonā pat sekundi neizturētu. Šitas cirps uz batlu vienreiz atnāca ar āmuru. Nevainīgais eņģelīts, es tev noraušu spārns. Izgriezīšu tev vīlēm uz āru. Pārvilkšu pār acīm ādu, brūcēs ievēršu tev sāli, jo tev pietrūks garš. Tu pārāk vienkārši skan. Esmu atmiņš šajā spēlē, es tev uzlikšu pan. Bet ja nopietni, vai tu par sevi esi gandarīts? Gribēji valdīt, brālīt, sorry, šī ir monarhija. Jauns karalis kronāts mani uz dolāru printēs. Tu nevienam neesi vajadzīgs kā 1 cent monēts. Nāku iznīcināt tavu pasauli kā krītošu komēt. Kāls gribēja tos dūmus, atliek tikai viņu kremēt. Pelnu saglabāt vādzē un tad kaisīt zemē. No šitā saldā puika, tā kā taisīt teklērs atliek. Atliek tikai sist un mērcēt. Jā. Jūs man piepisaties atlasē par manējo vārdu, bet es batloju pret reperi, kuru sauc Kāls. Neviens nepazīst tavējo repera vārdu. Visi raustīja plačus, kad pieminēja šito ākstu. Es kā cīruļu dziesmas, tu kā pērkondārdu. Jo, holo, jo. Bruno iedomā nobs, bet laikam tie bija par vāju. Pāns. Ienot troksni, Kazimirs, let's go! Silrakam ir jāatbild Melošai, ka es iedod troksni vēlreiz Silrakam! Dodam troksni. Koča pierunāja, tev piedalies, lūdzu, Kazimir piesakies. Ir tāds teiciens, ka labākie treneri nekad nav bijuši labākie spēlētāji. Tā ir tiesa, jā, tā ir tiesa, jā, tā ir tiesa, jā. Šaurots kalpšam šim ceļš, bez amnestijas brāl, tā ir tiesa. Atnācu šeit paklausīties, kā šī kunceries. Izmetīšu tevi ārā, tā ka negaidīt vies. Kazimirs uz mājām, it kā būtu pulkstens 5. Čalis pieteikumā pateica, ka viņa krāns smirt. Tavi čaļi gan jau pārbaudīja, vai tā ir tava vērtība šeit krīt. Kā turku līra, viņi prasa, kad man nākamais instruments būs rekords cirus. Debils, kretīns, netīrs, smirdīgs seķīts. Gulēt diedams, mučīt, uzvelk teķīt. Apenīties parādās jau pleķīts. Puisīt, nomierinies, neesi lecīgs. Saki, redz, nav tavs darbs un tā ir tava atpūtā. Tāpēc nav brīnums, ka tu nedabūsi centu no tā. Jā, es labprāt saglabātu veselo saprātu, ka tu repo uz šī bīd. Tu no šitā esi patāli kā Katāra. Esmu bagāts uz šī bīd, nekā radoši no tevis. Vismaz bīds no kreatīvu manā pusē mēs teikt, ka tu izskaties pēc cīņa. Nepārproti mani, vienmēr nāku it kā konkurences sīva. Bet vai tā tiešām ir, kad pretī stāv man Kazimirs? Nulle darba ētikas, tu mājās kas vīrs. Saki, tavu stafu pārdod restorānos, tāpēc apēd tev bez sāls un to redz visos ekrānos.
Labi, ka mums nav jārapos vien bīt reizē, jo tu nezināt, kur ieli. Šautau citi doriem, viņi izgriez tavu kasek ielē. Večuk šeit nav pat viena persona, kur tu šeit biedējā, tu esi redzīgs čals. Tāpēc es tev te piesmēju. Man būtu grūtāk, ja man pretī būtu Lamberts. Es šeit spēlēju šahu, tu šeit spēlē tikai dambret. Sargā sevi kungs, kad es pišu ar visu aptvert. Vai es palieku šeit un tu pis prom, ko tu teiks par tādu partneri? Tu esi atteik. Pag. Ejam, vienam trūks pirmajam batlam, pirmajam raundam! Necirdēju, vienam normāli troksni! Kazimiram ir jāatbild otrais rauns, Melošeik, let's get it! Yeah. Šauju tev pa pādām, labāk dejos kādu. Es uz tāva apa un es gardi smejos. Skrienot netik situ tālu, apsteidzu es tevi ejot. Skatos zvaigznēs, saka Galileo. Rakstīts tur, ka būšu uzvarētājs projām ejot. Man ir fakti šajās debatēs, tev nepamatots hipotēs. Galvā cilpu un tu levitē, es to nevaru izskaidrot, bet viņš izskatās pēc majonēzes. Un dēļ šitādiem purniem puse Latvijas grib emigrēt. Yeah, yeah, yeah. Tev jau liekas, visi ir atstrādāts. Tā tās lietas nestrādā. Atnāci uz batlu un tu paliki man parādā. Kāpēc Ventspilī tur atvērās klubs ar tavu vārdu virsrakstā? Visi reperi pirms tevis tur jau senam uzstājās. Mēs tur podu piedirsām un pisuāru nolauzām. Pēc tam piegājām pie bāra un par tevi iedzērām. Visi pasmējās. Dzīvības ūdens pret suņa čuru pirms batles dzēru ananāsu sulu, jo tava galva pieder man. Tavs leps tā kā atklapoti furunkuļi, mīļš fujaks tā kā burunduks. Runā daudz, labāk muti turi, ej! Runā daudz, labāk muti turi, ej! Runā daudz, labāk muti turi. Runā daudz, labāk muti turi, pāns! Yeah! Atgādini, tie, kas runā daudz, labāk muti turat, jā? Ok, labi! Silrekam iedodam troksni, viņam jāatbild otrais rauns! Yeah. Šādos galaktikam. Yeah. Eu omnim, kur ir mans brenda deals. Jau otro reizi čuvaku uz Liepāju izsūtīšu. Ok, tu nāc no Ķekavas, bet tagad dzīvo Rīgā. Putnu fabrika Ķekava vismaz atsūtīja gaili, ko dīrāt. Tavas rindas ir mīkstas. Vai tu lietoji Lenor, vai čomiem pateici, ka tev aiz muguras ir lohu sektors šajā sezonā? 0-1-0 ir tavs rekords, uz ko saki tik kep, vai zelts var iedot viņam kepa, un šī ir mana sezona, tev tika viena sērija. Vai tu apzinies, ka battle raps nav tava tasa tēņa? Tu repo tik slikti, ka pat par alu backstage ati pat nāk rēķins jāļu. Atlasē tu izgāzies kā veca sētiņa. Esmu gatavs, man ir sava artilērija. Tu atnāc ar piparu gāzes raudu, cik tev sūdīgi sanāk. Šito piparu samaļu izmantoju Bloody Maryjai kā uzvaras dzērienu. Manuprāt, vēl neesmu pateicis ko tādu, kas dabūtu uzvaras vērienu. Tāpēc parunāsim faktus, kāpēc šeit ir čals, kam nav izpratne par labu tekstu. Kārtējies čals, kurš atkal izpild pistāvu mammu reps. Goda vārds viņš nav pat redzējis. Lamberta māti kāds seks, bet šitais dauns intervijā bļauj, ka citu sūds ir sekls. Ko tu dari šeit, ja repo tu par fraktāļiem un LSD, bet ļauj man atgādināt, ko tu teici visiem atlasē. Par saviem vārdiem atbildēšu lūkšos ceļos tev. Piedavām, kad lūkšos ceļos tavas kurpes nopulēšu. Bet kā būt, ja tu atnāc pie mans un es tavu skilu piepulēšu, ko tu tur tirs, puļi? Vai? Ejam, kā jums patika otrais rauns! Grijandam iepozēja. Nice. Ok, labi. Trešais rauns. Kazimiram ir jāiesāk un jānobeidz šis battles. Iedodam troksni trešajam raundam. Let's go, Melošeik, aiziet. Viši ievaibos. Hold on. Viss kopā. Ej, Karlītis atnāca papist, Karlītis atnāca papist, Karlītis atnāca papist, Karlīti, Karlītis atnāca papist, Karlītis atnāca papist, Karlītis atnāca papist,
Kārlīti, es kā slimībā tavējā sistēmā, imunitāte tev novaināt, sagrauj tavu karaļu balss no iekš, pārvērš pret tev, viss tavs biedzēs, tavējo ģimenes koku, izraušai saknē no tavējām aknām, es taisīšu pastēt, esmu Gardēts Kazimirs, tavējais Arhelei papēdz, tu pisīsi prom tā kā tavējā čepa ar kamanām. Viņai labā gaļā, bet man ir ramadāns. Investē repā, tā kā tāds macenāts. Tu kā aizlauķi, es tevi atnācu sabradāt. Es tevi atnācu sabradāt. Saldais puika tagad zemiņu smūtīs. Saldais puika tagad zemiņu smūtīs. Paķēr balo no pusdūbī, pēc tam paķēr balo no viens mutīts. Es tavējo portretu saskatu savējā klucī. Es zem spiediena pārvēršos dimantā, tu zem spiediena savējos stučī. Amanito ļaunais vīns ir ieradies. Kazimirs, šo vārtu atceries. Šo vārtu atceries, gribēji. Karoči, tu esi Dauņa sindroma demo versija, tev pat Lombardā vairs nav vērtības. Šitas battles man ir tāda svētība, man ir grūta dzīve, tev ir viss ērtības. Es vārdiem nevaru izskaidrot, kā es ienīstu izlutināts kretīns pants. Cilvēkam ir jānoslēdz šis battles ar trešo raundu. Melošek, let's go! Kazimir beidz! Čūvaks story ieliek bildi no 8 Mile, bet taču viņš izkrīt jau 8 daļu finālā. Čūvakam liekas, ka izskatās vajag, varbūt starp krūtākajiem bomžiem Milānā. Tad, kad es nāk un dirž tev virsū, tu nejūt, bet visas tev paliks sublimināli. Man tev ir labākā karjeras izvēle, uzvalsās netīrās drēbes, virināt. Virināt piepūlē minimāli, nav ko lieki muti virināt. Kazimir, man pa priekš tevis ir zāģis, jo zaudējums garantās, tas ir tik krimināli. Savu bērnu džersī piekar pie nagliņas, varu tev iedot pat knaģi, lai kārināt to relikviju. Ticēt tev tā ir ekstrēmis reliģija, bet nekas. Širis čals tāpat nekad neuzsprāks. Un no kam ap, bet viņš nemaz neuznāks. Ja tu domā, ka tu uzvarēsi, brāl, to tikai sev stāst. Man ir mans mērķis, uz tēmēju uz top, tas ir sens plāns. Uzvarēt mani tev vajadzēs pāris dekāds. Es pat negaidīju, kad izās tavus bēls YouTube, jo pusē tu nav. Ratatatatata. Un pusē tu nav. Ceturtē fināls tu zini. Un pusē tu nav. Es pat teikšu, ka negribu to nav. Saik, es gribu to kauts. Kazimir šeit ir for fun. Es ceru, ka tev ir jautri, jo finālo šī tādu pusē jau nav. Mani teksti ir svēti. Es pat neeju uz daudz. Šito dzirdēju pļauj pavest. Viņš tā padod man balvu. Tagad visi kopā, Kazimirs out, Kazimirs out, Kazimirs out, Labi jau man turpināt, es nāks vāk, taču tu te deg un urbināt. Čilā uzsūtināju šito loku, es nopisu bez ultimāt. Tu ienāc backstage'ā, gribi parādītās rīns, kas tev nesanāc, bet pat tur tu tās nevarēji noskaitīt. Tu mēģināji toču veci kādas reizes 3, mēs ar viesuli ieredzam un es uzmet pīs. Nu ko lai saka, veču, selavī, Ja nesanāk, tad nesanāk. Silrok ir Pats. Ja jau maksimāli trūkstēju! Pabļauju! Ok, let's go! Labs battles, interesants battles. Man liekas, ļoti labi salikās kopā. Abi divi, bļē, prikolisti. Ok, labi. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir iepriekšējās sezonas dalībnieks, 3. vietas ieguvējs. Ļoti gribēja būt žūrijā, un viņš ir nokļuvis žūrijā. Tas ir Marko Mauzolei mūzika! Čau. Ļaujiet man atvērt manu notepad. Sorry, man rokas bija šī trīts. Esmu uztraucies. Tātad, milzīga izaugsme no atlases setup bija Kazimiram. Pirmkārt, viņam bija daudz vairāk personīga laini, jo atlasē tu vienkārši repoja par to, cik tu esi krūts un cik pārējie ir sūdīgi. Kas ir forši, bet tas ir battles. Un bija mega foršs lainis par to, ka šitas cirvis vienreiz atnāca ar āmuru, jo viņš iepriekšējā sezonā atnāca ar āmuru un tas prigols nenostrādāja. Un tas bija ļoti krūti. Un, ja godīgi, es gaidīju vairāk tādas lainas. Nu, ķipa, tev bija ļoti daudz krūti generic punchline. Nu, nevis generic, bet kas der visiem. Par tur 1 centu monētu, par monarhiju, visu to prikolu.
Un tad otrais pants tev arī bija mega rēcīgs par bļēd. Tur tā problēma bija tāda, ka tev otrajā pantā bija ļoti, ļoti daudz smieklīgas lietas. Un tā kā visa telpa smējās. Bet ļoti daudz no tiem prikoliem nebija personīgi. Tev atkal pirmajā raundā bija ļoti laba parodija uz Kazimiru par to kretīns, predīgs, tas bija labi. Bet es biju dzirdējis iepriekš gan punchlines, gan Damret par šāhu, un gan tu esi rēcīgs, un tāpēc es tev piesmēju. Es arī to esmu bijis dzirdējis. Tāpēc, ja godīgi, man likās, ka tu bišķīt noslinkoji. Pēc atlases, kurā tu biji viens no labākajiem, es no tevis gaidīju vairāk. Tu biji labs, bet es gaidīju labāku frikolu. Un atkal Kazimirs bija daudz labāks, nekā viņš bija atlasē. Viņu varēja ļoti skaidri saprast. Un tu pateici par to, ka Kazimirs ir mumble reperis. Ja, tev bija lainas par to, ka Kazimirs atkal mumblo. Bija. Nu, karoči, kaut kas tāds bija, bet Kazimira varēja... Karoči, points tāds, ka Kazimira stili varēja saprast labāk nekā tevi. Un atlasē Kazimirs nevoja šinā. Un tas ir viens. Un kopumā man likās, ka battles bija ļoti close, un man Kazimirs pārteicis daudz vairāk. Un man likās, ka, pēc otrā, man likās, ka tulīt Kazimirs pacels. Un bija ļoti tuvu. Bet tas čauks bija hujovs. Un man likās, ka ja tulīt Silreks nočaukos trešajā bišīt, būs skečī. Bet Silreka trešais rauns bija ļoti dope. Un Silreka trešais rauns, es redzēju, viņš ļoti pavilka apkārtējos. Jo tur bija tas Kazimirs out. Un ar minimālu pārsvaru es atdodu Silrekam. Bet Kazimir, tu biji ļoti dope, ja nebūtu čauks, tu būtu uzvarējis. Ja nebūtu čauks, tu būtu uzvarējis. Es nezinu, kā jūs YouTube samontēsiet, bet ja nebūtu čauks, Kazimirs būtu uzvarējis. Silrek, tu tiec tālāk, bet par matu tiesa par matu tiesa un nākamreiz piestrādā pie teksta, jo tu vari daudz krūtāk. Atlasē tu biji daudz labāks. Tā kā bija ļoti tuvu. Man žēl, ka kāds nevar skrīt ārā. Mana balss ir par Silreku, bet es teicu, ko es pateicu. Es teicu, ko es pateicu. 1-0 Silreks. Es pateikšu, ko es pateikšu. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir Kreisais krasts brīvruna projekts. Kā ieram troksnī! Nu ir tā, ka es mēģināšu iet secīgi, ka es dzirdēju pirmo Kazimiru raundu. Man likās, tā kā, vai tu vispār gribi te būt, tā kā, tu tā kā centies. Bet es dzirdēju Silreka pirmo raundu un es sapratu, ka Kazimirs ir labāks. Un, pirmkārt, vai noskaidrosim vienu lietu, visas savas simpātijas un antipātijas atstāja pie ieejas durvīm, ja? Un vienkārši par cik Kārs tā izkrita, viņš sāk pirmais, man likās, tā kā šis ir battles un man nelikās tā kā hella interesanti un kas, un te es dzirdēju Silraku un zinot, kāds hypes ap viņu, kāds viņš bijis atlasēs, man likās, tā bija haltūra. Tur es atdevu balsi Kazimiram, kaut dzirdot pirmo reizi viņa pirmo raundu, man likās, ka visticamāk sadošu Silrakam. Otrajā Kazimiram man ļoti patika Mātrats, Cirvis un Nāmurs, Monarhija, Saldējs Eklērs. Es vienīgi nesapratu to panču. Tu saki, tas ir kā Ciruļa dziesma, un viņš ir kā pērkona dārdi. Kad es dzirdu Ciruļa dziesmu, es ceļos, kad es dzirdu pērkona dārdi, tad visiem homiem jāpas iekšā. Un tu izskaties kā majonēs, ko tas nahuj nozīmē vispār. Es varbūt es nesaku, ka es gudrākais vienkārši vados. Tā kā tāks, un es eju tālāk. Principā, kā Marko teica, neatkārtošu panču, te gāja solis solī. Priekš manis izšķirošais, ja intuitīvi es sākumā, man likās, Kazimiram būs sūdīgāks Silraks. Izdarīja vēl sūdīgāk, Kazimirs bija labāks. Tad trešais rauns bija tas noslēdzošais, un kur varēja redzēt, kurš ir atnācis batlot, un Silraks bija atnācis batlot. Mans punkts aiziet Silrakam. Sorry, vecīgi. Mēs varam iedzert tāliņu, mēs varam uzpīpēt, bet es esmu žūrijā, un man jāsaka, kā es jūtos. Bet bija ļoti daudz. Ok, 2-0 Silreks tiek tālāk ceturtdaļu finālā. Iedodam troksni par to. Jā,
Kazimirs bija ļoti labs, man patīk harizma, izpīs viņu harizmā, viņš nebija šitam te gatavs. Ok, Odiņ, pasaki savu pēdējo to rezumē šim battlam, iedodam troksni Odam! Es šito battle gaidīju visvairāk. Es par abiem džekiem arī ļoti fanoju. Ne tikai battle rapā, bet vienkārši, lai jums arī izdodās. Jūs krūti džeki abi esat. Augšu, Kazimirs sāka pirmais. Nu, cik labi ir tas, ka tu tik sūdīgs biji atlasē, jo tagad, kad tu atnāci, tas bija pilnīgs 180. Tu visus pārsteidzi, tu norāvi, kā tu iesāki man personīgi, tu norāvi hūti šitam pasākumam. Nevainīgais eņģeli, es tev noraušu spārnus par monarhiju. Tu teici, ka tu sapisies, bet man patika tas cīruļa dziesmas pērkons dārdi, jo es to sapratu, ka ķipa, pie maniem trakiem visi ceļās, pie taviem visi pis prom, ķipa, zini? Es to tā sapratu. Bet tu biji daudz savāktāks nekā atlasē, un man tas ļoti priecēja, ka tu tā kā vairāk jūties savā elementā. Tavs swags ir ridīgi undeniable, un tavs kā tu mauc iekšā, tas ir unikāls, tas ir tev, man ļoti patika. Silreks, Gočas dis. Bļēt, tu Goču disot? Nē, visai. Viņam šodien dzimšanas diena, tu nevari tā darīt, bļēt. Šādāds Gočam, fuj! Tu sapisies daudz. Tava enerģija pārsit Kazimiru. Tu imitēji viņu labi, atsaucies uz viņa dziesmām. Tas bija labi. Tava dikcija pieklūp, jo tu tik ļoti esi sahaipojies, tava enerģija ir ritīgi pāri, bet tu pazūdi viņā. Tu esi tik hyped, ka tu rauji nost galotnes vārdiem, un tas ir kurzemnieku prikols, es tev ļoti labi saprotu, bet viss safe. Jums abiem diviem pirmajā pantā trūka pisaki, tādi, kas tā kā ritīgi labi nolendo ķipa. Otrais rauns, tu parādīji savu leksiku, ar puse Latvijas grib emigrēt tevis dēļ, piedirsām podu, nolauzām tur izliet dzīvības ūdeņas pret suņa čurubļa, un uz beigām tu pilnīgi atvēries arī parāvu pūli ar to huku. Tas bija nice. Omniva izsūtīšu uz Liepāju divreiz. Ķekava, atsūtiet man gailu, ko dīrāt. Ahu jēnu. Repo tik slikti backstage'ā par alu, tev atnāk rēķins, pizdēts. Nesapratu to pistavu mammu prikolu, tas bija ķipa whack, simple rīmes, ķipa, jā. Ok, safe. Ok, tad es vienkārši nesapratu. Patika, kad bija tā sajūta, ka otrā panta beigās tu vienkārši, fuck it, es tev nerapošu, es vienkārši uzdirsīšu tev virsū. Tas bija nice, kā tu nobeidz pantu. Trešais pants. Trakais tu biji, žēl, ka čauks. Tu iesaistīji pūli, dzimtas koku izraušu ar saknēm, ahilēju papēdis. Tu izdarīji maizdaru par viņu un viņu cilvēkiem. Draudzene brauc ar ragaviņām, gaļa, bet tev ir ramadāns, dope. Sapisies, bet lines par zem spiedienu pārvēršos dimantā, tu zem spiedienu savējos stučī, bļet, tas bija crazy. Dauņa sindroma demo versija, tev, bļet, tu biji tik kruts, fujek, tev bija viss durus vaļā. Tu biji underwhelming, bišķiņ. Visā batlā tu uzstādīji latiņu sev atlasē. Bet tu biji bišķiņ underwhelming. Es biju gaidījis vairāk kruti, ka tu paņēmi zāģi līdz. Tas bija nice, man patika tas prikols. Viņš labāk nostrādāja nekā āmuru prikols. Bet, nu, manuprāt, tu biji vienkārši underwhelming. Man liekas, tu bišķi, jā, kā Džeki teica, nohaltūrēji. Es došu punktu Kazikam, jo tu esi kaut kas unikāls. Mēs neesam tādu fuiku redzējuši, un es zinu, ka pohuj, ka tu lido ārā, tev sajies, tev viss izdosies, tu esi gudrs Džeks. Zebijs, paldies abiem Džekiem par battle. Uztosim troksni! Cerams, ka Silraks nākamo battle ar kaut kādu urbi vai kaut tam līdzīgi neatbrauks. Nepizdī tēvam instrumentus, bija jau maģerārā. Iedodam troksni šim battlam! Silraks tiek tālāk ar 2-1, Kazimir, diemžēl, bet paldies, es domāju, tev tas bija piedzīvojums liels. Sāko mums pilnībā visur fujak nāc mūsu pasākumiem. 13. janvārī ceturtdaļfināls. Prā! 3-7-1